Man šķiet, ka Soros fonda nauda nekad nebija tāda, ko iztērē un viņi izkūva gaisā. Šī nauda vienmēr padarīja to cilvēku, kas to saņēma, spējīgāku. Šie cilvēki vai nu labāk kaut ko zināja, mācēja. Labāk mācēja kritiski vērtēt un novērtēt. Viņi mācēja labāk sadarboties. Tas nozīmē šis veicināt ne tikai to tūlītējo redzamo, bet veicināt cilvēka spējas pašam būt sabiedrībā un darīt sabiedrības labā. Man šķiet pat tādā reizē, kā pavisam nesen krīzes laikā, kad Soros fonds finansēja to, lai sadarbotos organizācijas, kas deva bezmaksas pārtikas pakas. Pat tad tas pēcefekts bija, ka tā sadarbība, tie cilvēki labāk iemācījās sadarboties. Un man šķiet tāpēc Latvijā šobrīd ir daudz vairāk spējīgu un spēcīgu cilvēku. Ja, piemēram, sasauktu vienā telpā visus tos, kam kādreiz, kas ir sūtīti ārsti uz ārzemēm, mācīties labāk, būt labākiem ārstiem, vai studenti, kas paši izvēlējās, ko viņi studēs, bet viņus finansiāli atbalstīja. Vai visi dažādākie zinātniskie darbi, pētījumi, konferences. Ja visi šie cilvēki sanāktu vienā zālē, viņi noteikti nevarētu vienoties. Viņi pārstāvētu ļoti atšķirīgus uzskatus, savstarpēji izslēdzošus. Bet viņi visi būtu labāk iemācījušies sevi izteikt, darīt savu darbu, saprast, kāpēc viņi kaut ko domā. Runājot par kādiem konkrētiem, man pašai tā ļoti svarīgiem projektiem, man šķiet tāda bija grāmatu sērija Cilvēks un sabiedrība. Jo 90. gadu sākumā tika izveidota tātad virsrakstu sērija, grāmatas, kuras Latvijai nebija pieejams, tāpēc, ka viņa bija nogriezta ar dzelzs aizskaru no Eiropas kultūras. Tā kā tā Latvijas intelektuālā izglītība lielā mērā beidzās ar laiku, Otrais pasaules karš, vai gāja kopsolī ar Eiropu. Un pēc tam bija vakums. Un šis ieguldījums tajā, jebkura iespējā sevi izglītot, saprast, par ko strīdējās 20. gadsimta otrajā pusē pasaule, Eiropa, tādējādi padarot mūs atkal par tādu normālu šīs pasaules daļu.